Esiet sveicināti piemiņas vietā no Pirmā pasaules kara. Šeit ir piemiņas vieta ar 44 karavīru zaldātu ķiverēm. Šī vieta ir ļoti interesanta. Vēlāk pievienošu aprakstu, par ko šeit ir. Uzspied laiku, padalies ar draugiem, droši piesakā, abonē un ceļosim kopā. Šī ir piemiņas vieta no Pirmā pasaules kara. Piemiņa no karavīriem. Šīs ir viņu ķiveres zaldātu. Ļoti interesanta vieta. Agrāk šīs ķiveres ceļoja pa dažādākām Beļģijas pilsētām. Šeit viņas ir noliktas uz palikšanu, arī kartē. Viņas ir atzīmētas, tālāk uz priekšu ir arī ķiveru muzejs. Bet šeit šīs ķiveres stāv tagad ļoti daudz. Ielikšu arī klāt video aprakstu par šo liecību no Pirmā pasaules kara. Ļoti interesanti. Es atceros, es biju kādreiz Bokreikā 2018. gadā, un tur arī bija šīs ķiveres izvietotas, bet tagad skatos, viņas jau, protams, ir savu laiku nokalpojušas. Bet es atceros, ka toreiz uz vienas no ķiverēm bija uzliktas tādas tā kā roku nospiedumi, kāju nospiedumi, un tagad es skatos, re, kur tā ķivere ir, un uz vienas no roku nospiedumiem bija arī mans vārds. Protams, šeit laika zobs ir izdarījis savu, šīs, protams, vairāk nav. Bet, jā, piemiņas vieta no Pirmā pasaules kara. Ļoti interesanti. Iesaku apskatīt. Šeit ir arī pieejama neliela vieta, kur nolikt mašīnas. Pārkings ir. Var skaisti atbraukt un izrādīt cieņu zaldātiem. Ļoti interesanta vieta. Jāpalasa apraksts, par ko precīzi un kā. Nofilmēšu un pielikšu klāt. Tad jūs arī varēsiet izlasīt. Šeit ir neliels apraksts par šo vietu. Kā jau video pastāstīju šo to, bet, lai saprastu vairāk, ir jāpalasa internetā, jo šeit viss ir uzrakstīts nīderlandiešu valodā. Kā nekā izstāde atrodas Beļģijā, Limburgā. Šis ir stāsts par pēckara gadu no 1921. gada. Paskatieties, cik skaisti ir izkrāsotas tās ķiveres. Šo stāstu es jums varētu pārtulkot, bet varbūt mēģiniet nokopēt un ielikt tulkotājā. Vispār ļoti interesants stāsts par karali Albertu, kurš stāsta Timam. Vispār interesanti. Viņš stāsta, kur mēs esam pēc gada, jau 1921. gads, pēc Pirmā pasaules gada, kur mēs esam nonākuši. Ļoti interesants stāsts. Vieta atrodas Limburgā, pilsēta Hālen. Šeit var arī lasīt šo to par pasaules karu pirmo. Šis stāsts sākās ar to, ka ir izstādītas 44 zaldātu cepures, kas ir 44 Limburgu pilsētu vārdā. Un šis ir kultūras piemineklis. Redziet, šeit ir apraksts par to 44
ķivers. Es pielikšu lēnām, varat mēģināt lasīt, bet šis raksts ir flāmu valodā. 2015. gadā viņi sāka ceļot pa Limburgu. Šeit ir ERCO kods, noteikti var noskanēt un izlasīt vairāk par Limburgu, Pirmo pasaules karu. Kā jau teicu, tepat tuvumā ir arī muzejs par šo. Redziet, šeit arī ir apraksts par to, kā šīs ķiveres ir ceļojušas pa Beļģiju, pa Limburgu, un šeit ir tā vieta, par ko es runāju, ka viņas ir bijušas Bokreikā. Tāpēc es atceros šo te, es ļoti sen redzēju tur, tāpēc es izlēmu šodien atbraukt šeit, viņas apskatīt vēlreiz. Jā, laika zobs ir izdarījis savu, protams, bet tas ir ļoti interesanti redzēt, ka viņas vēl joprojām ir. Paldies par skatīšanos! Ja tev bija interesanti, droši pieseko, uzspied laiku, nošēro draugiem, un droši vien uz nākošo video tiekamies atkal.